Kad būs gatavs? Oi, kā Rīga laikam nekāds, bišķi labāk veselība palikt, tad var arī kaut ko pieslēgties un padarīt. Jūs jau nevedat viņu pie maniem? Palīdzēs mums? Protams, es vienmēr palīdzu. Kur tev atvest viņu? Gan jau, ka Rīgā kaut kur varētu nomesties, ne? Baigā braukāšana, to filmēšanas laiku. Tad pusdienu aiziet vienkārši ceļam. Tad labāk nezinu, kaut kur pat Rīgā un maucam. Paldies. Davai, turās. Čau. Ko busu esam atveduši pārkrāsot. Iespējams būs citā krāsā, to mēs pirmdien noskaidrosim. Varbūt Radeks palīdzēs ar krāsām. Un skatīsimies, kādā šoreiz būs krāsā būs. Draugi, tagad es būšu video blogeris un arī Tu zini, kas var būt? Tu vari kroči bīdīt, bet kur jāved ir bus. Nu, iet uz vietas. Un vadītāji nemaz nevajag. Vispār būtu uz forši. Jūs varat pateikt, es nevaru sākumu. Jā, tev nevajag neko teikt. Tagad es būšu blogeris un arī galvenais šīs busu sērijas vadītājs. Es novadīšu to busu līdz Līdz atrodamies Dara TV studijā, un te mums ir daudz tehnikas. Gan profesionāli, gan priekš mobilajiem telefoniem, GoPro 8, 9, 10, 11. To var visu iznomāt pie mums. Ir mikrofoni priekš kamerām. Rekuru Sennheiser stereo mikrofons, ļoti laba skaņa, un daudz visādi citi mikrofoni mums te ir. Nāc Dara TV mājaslapā. Iznomā savu tehniku. Rekuru montieris sēž jau nākamo sezonē Dara busa montē. Un turpinām skatīties Dara sēriju un nospiežam laiku, subscribe, visu pārējo. Tā. Mūsu jaunais Čau. Un tas ir mūsu jaunais pārvadātājs. Beigta balle? Beigta balle, jā. Mērķi, kā tev ir būt jaunajam raidījumam? Es taču nezinu, Romi, nav viņš dobelē, jau kā runājām. Es kā raidījuma vadītājs neļauju lamu vārdus, jo pēc tam man viņus vajag pēc tam... Jā, Pīstini, ko tu gribi? Teik, samanidžēt savus kasjukus, tas arī ir levels. Tā kā principā tā ieņem, tas nav tā, ka, tagad zinu, kāsis sanāca, viss slikts meistars, ja viņš visu operatīvu sadarīs, tad principā varētu padomāt, ka viņš tieši otrādi labs ir, jā. Ļoti precīzi. Jā, kāši, teiksim, man arī ir bijis. Man pat ir bijis nemano apstākļu, teiksim, vai manas vainas dēļ visādi jautājums, kā tu ar to strādā. Jā. Gaidu, kad sāks vilkt augšā, vajag taču piestūrēt bišku. Tur kāsis ir. Kāds? Kā tāda kāds var dabūt gatavu? Kuru? Šito. Kāpēc šā nevar tik klāt? Es taču nezinu. Pagai. Viņam nevajadzēja šeit līdz ārā? Jā. Jā. Kā tu dabūt gatavu? Nezinu, pajautāsim. Kas tev lika klāt? Tu taču domā šitā, tu izlaudība? Pagad, bišķi, iestiepsim. Būs dzirkstava. Bam! Ir, tu plāns. Iepriekšējā sērijā tu man nofilmēji to galvu, ka viņa man tik milzīga. Realitātē viņa nav tik milzīga. Dzīvē viņa ir bišku mazāka. Jā. Gatavi. Ja tu zinātu, kā iekšā ir braukt pie tevis, tāds, nezinu, kā tev raksturot tās sajūtas tādas, kādas ar to? Sajūtas tāds nepatīkams. Jā. Mēs neturam uz tiem ļaunu, un tu esi foršs meistars un viss tā. Un tas nav speciāli, tas vienkārši tā notiek. Katram kaut kas notiek ar to busu. Kur vecais raidījuma vadītājs ar kastis. Viss reitingi dirsā, tagad viss ārši plēsīs. Ko man? Šil klāt, raidījuma vadītāji. Pagai, es šil, jā? Nē, blēd. Tā, visu bez maniem neko nevar izdarīt. Viņš nostājām, mēs gadu, ne? Cik bija? 7 mēnešu kaut kādu stāvēja te? Pusgadu točni, jā. Raptorā vajag nopūst. Un ko tā vajag? Viss? Mums vajag līmēt virsū viņu. Tad savādāk. Romi atgādina, ne? Tumbu rokās vajag uzlīmēt. Šitādi grib mums arī uztaisīt? Es sev tādu gribētu. Gaižiņ, tu taču cik tu nepīpēji? Es vispār nepīpēju. Kas tas tev rokā? Plasmas gabals. Ej, tu nos. Pasies, ko tu iemācīji? Es vispārībā skatos un brīnos, kas te notiek? Tas ir uz zemes atrad. Vienkārši nevar mest ārā. Jā, aizdījuši uz to pieņemšanas punktu. Tā ir miskaste kaut kāda. Bišķi jāpasēd.
Čau. Mēs esam piebraukši pie tās Biķernieka ielas 1. Jā. Un mums jāiet iekšā, un kas jāsaka? Jāiet iekšā, sakiet, ka jūs esat no Edija. Tad nākamdēļ uz Mārapī, pēc krāsas. Davai, jā, atbrauksiet tad pie manis, bet sazinamies iepriekš, es tur būšu bišķi izbraucis. Tur, karoši izdomājiet, jā, atlaidiet, atbrauksim pie manis, tur atradīsim, piemeklēsim uz vietas. Super, labi, sarunāts. Davai, visu sakariem, daiši. Krūtā Radeks ir palīdzējis mums ar materiāliem, lai varētu busu pārkrāsot citā krāsā. Tagad iesim, paņemsim, un tad vedīsim uz Dobeli, un būs citā krāsā. Tas milšpapīru vajag P120, 30 gabali. Apaļos? Skaidrs tad. Čau, Gati. Čau. Klau, es esmu tajā krāsa veikalā, un es gribu saprast, kādu to grunti vajag prasa gaiša pelē. Kādu krāsa sunistīga gaiša pelēka, jā? Jā, grunts ir gaiša pelēka, un te piedāvā... Atvainojies, var jums palīdzību? Šķidrāku vai biezāku? Biezāku labāku vai ir. To jau es plašķēdīt varu pats. Tad ir šitā. Jā, tad biezāk dodiet, jā? Jā, to jau es varu plašķēdīt pats. 4-1, kas ir domāts tā grunts. Jā, un 2010 loksnes. Cietinātā vajag ātro vai standarta? Standarta labāk. Es krāsu un laku mēs vienkārši citā vietā, pēc tam tur izskaidros kā ko. Mēs galvenais tagad šito paņemt visu, un nākamdien mēs dabūjam to krāsu un laku. Grubulis gaišs pelēks. Jā, tur vajadzēs pa jaunām tos liešus, tad es jau trīšu nost. Tā markām iekšpusītes tur uzgrubuļošu. Grubulis gaišs pelēku, 3 gabali. Izskatās, Gatiem ir labs garīgais, un viss super ir. Kā tev izskatījās? Izklausies labāks. Jā, pozitīvāks, jā. Jā, šo visu varat krāmēt iekšā, tas jau ir pierakstīts. Es nezinu, cik tas maksā, bet gan jau diezgan. Paldies Radeksam, kā atbalsta un skatās ar darbu busu. Tagad šo visu uz Dobeli sūtam, un tad pēc tam jau paši brauksim, skatīsimies, kā tur izskatās, bet tur būs ko paslīpēt. Šo mašīnu var nopirkt, esmu tirgoju, ja kas kādam interesē, tā kā rakstat, var nopirkt pa naudu, vienosimies. Prostitūtas ir sēdējušas. Prostitūtas. Grīcmanis ir sēdējis? Grīcmanis štajā vēl nav sēdējis, bet ir visādi citi forši interesanti cilvēki sēdējuši. Negribas saukt viņus visus te. Nē. Tu vari, kroči, izgriezt vairākus tos kadrus, kur viņš saka, visi jābeidz būs. Visas 3 sezonas garumā. Man viņš reiz 1000 bijis, man liekas. Edgars mums ir lielākais entuziasts tajā visā. Jā. Mazāk darba, lai ātrāk tas viss. Jā. Kas bija? Kaut kas bija? Parād brilli. Kaut kas bija? Vai te kaut kas bija? Parād kāds saprast. Kuru daļu no viņām? Parādi. Matriks skatījāties, Morfeusam nevajadzēja šitos te. Viņam tāpat uz degunu tu. Mēs tikai pārdotējiem jau mīnus ir jau. Viens vienkārši, jā. Kā mēs izcināsim jautājumu? Es vispār nezinu, man liekas, ka viss labi ir. Tikai maksāju. Tur 250 eiro. Žaistieks bija. Kā tu dabūji gatavu? Nē, es šito te es, kāpu mašīnā iekšā un tur stāvēju. Brīdus. Apsēdies ziņā? Jā, kā mašīna ripoja, vajadzēja bremzes nospiest. Viņš tikko stiklīns 150 eiro pasūtīja tām brillēm no Amerikas. Nopietni, šitā te bija neizsasbēja pa detaļām, visu saliku. Jo. Es nereklamēšu, uz kuru kantoru neesmu. Uz super līniju. Viņi var pie krāsotē, krāsot aizvest. Ja šitā krāso es atteikšos. Vai es gribēju pie restaurātoru dzīt ricārumu grīdu taisīt. Runājot par grīdu, kopumā viņa nebija baigi briesmīga. Viņa bija lokāla.
kopsumma kaut kādi 25 vai 30 caurumi, ja? Jā. Pirmā dolu nezināja viņi, ja? Nu, es biju meklējis informāciju, tur bija labas atsauksmes, un tad pēc jūsu video es uzmetu tam pasākumam, paldies, nē. Tad varbūt tās ir izkrāt bildes aplīk. Jo tur man vairāk Nu, Tā kā vēl rodījām uzmet pa virsu. Uzmet pa virsu. Dārgi? nē, labākās cenas Jelgavā. Tu tikai pa Jelgavu ņemies, ja? Es pārsvarā braukāju vispār uz Lietuvu. Čau, mēs esam klāt. Jā, tu brauc būs klāts. Ok, super. 10 minūtes, jā? Ok, dai. Paldies, Lielas, ka izrašīji. Nav problēma. Var pie tevi saugriezties? Protams. Iekurdzēts 250. Davai, paldies, Lielas. Ir pagājis vesels gads kopš pēdējās Dara TV busa epizodes. Par šo gadu daudz kas mainījies. Austrim ir izveidota ģimene, viņš ir aprecējies. Es esmu pieņēmies svarā. Arči, kas tev ir mainījies? Es makšķerēju daudz. Arči turpina makšķerēt daudz. Visu šo gadu mēs klausījāmies katru dienu, no kāda mēs saņēmām ziņas vai uz ielas satikām, un kad būs gatavs. Mēs šo jautājumu nevaram jums atbildēt pagaidām. Tagad mēs esam atbraukuši uz Rādeksu, jau nezinu, kuro reizi, bet tagad mēs paņemsim krāsu, jo buss ir noslīpēts, un beidzot mēs varēsim viņu krāsot. Laižam iekšā. Čau! Tā, rekur Arčē, ja? Čau! Čau. Pasties. Tas man patīk vienmēr. Edī, vajag zilu krāsu. Nāc, ņem. Reku zils. Nu, tur bija tāda violeta, tu redzēji, mēs tev rādījām, ja? Nu, tūlītās apskatīsimies tos tehnoloģiju pasaukšu. Jā. Domā, sanāk, viņš varētu parādīt virzienu. Bet tieši tā, bet zini, kas ir, man liekas, ka viņam ir izcinājums, viņš kaut kur izcinājums. Redzēt, ir šitāda krāsa. Parādi. Jā. Un tas ir, saprot, tā ir šitā sērija, kas ir, mums agrāk tāda bija prestiža sērija. Jā. Bet, pirmkārt, viņas rūpnīcas neražo vairāk, jo viņas nenormāli dārgas ir. Tur litrs maksā 7 sotaki. Jā? Un pēc tam trešā lieta bija pēc tam kaut ko piekrāsot. Tas ir nereāli. Cik busam vajadzēs litrus? Nezinu. Tikai pārkrāsot 4 litri aizies. Jā. Nu labi, bet tāda kāda. Bet var kaut ko atrast līdzīgu. Jā, un tu vajadzīgs tehnologs, ja? Man vajag, jā, lai viņš parāda. Mēs viņam šo parādītu, viņš izvērs. Sveiki. Ilmārs vai Ilmārs? Ilmārs. Ilmārs. Jā. Reika kaut ko līdzīgs šitai. Tas būs... Tas ir iespējams kaut kas līdzīgs, apmēram. Vispār nē. Vispār no tā, ko es esmu uzbūris, ja? Nu, sāc viņu skatīties dažādi pieeja tuvāk un attāļ. Jā. Nu, šitas ir interesanti, jā. No šajienes viņa izskatās kaut kāda zaļa, melna, jā. Tiešām, jā. Tas ir tavējais projekts. Jūs to paši izdomājat krāsu? Jā. Nu, tad malcam šito. Sarežģīti viņu uzklāt virsū? Nē. Elementāri, ja? Elementāri. Lakot arī viņu vajag? Obligāti. Tas jau efekts ir zeme lakas. Tad kā mēs tagad darām? Tu viņu vari tikai uzjaukt, ja? Jā. Nu labi, bet tas ilgs process vispār ir kopumā? Nav ilgs. Man izējvielas atkal jāpasūta. Tad skatoties, cik tev vajag. Viņiem vajag būs nokrāsu. Tad jāizdomā, cik tur ir vajadzēs krāsu. 2 kārtās jākrāso. Tad es skatos, cik man ir izējmateriāli. Tad izējot no tā, es arī... Ko 4 litri tik kā teica? 4, ne? 4 litri, jā. Es nezinu. Labi, es apstīšos, cik vajag tam visam. Es tagad skatos, kur es varēju... Profesionāli dara savu darbu. Pirms paņēmis paraugam, ja? Paraugam bija. Nu zolīdi, man patīk. Jā, forši. Ļoti labi. Kameleons būs. Perfekt. Jā, tehniskajā pasē, kas rakstās kameleons? Maiņu toņu. Toņu maiņu. Toņu maiņu. Man arī tā bija vienā mašīnā, ko es restaurēju sev. Atceries, man tā bija pašā sākumā. Tur bija toņu maiņu. Zilē, viņa raksta, viņš pienāk. Ja viņš pienāca pie šeit, viņš redz zila, viņš saka zila toņu maiņu. Ja viņš pienāk no sāniem, zaļa toņu. Šitas ir tas, ko jūs izvēlējaties, vai vēl viens? Nu, kā tev? Jā, viņam tad izvēlās, tad pēc tam tu izvēlās. Nu, patīk? Nu, jā, interesanti, man liekas. Nu, kaut kas savādāks. Šis būs ir pelnījis tādu krāsu. Jā. Kā jau servisos, rekur menedžeri sēž Latvijas labākie pārdevēji jomas speciālisti. Tā priekšgalā.
Forbes sāreka. Projekts, kad tu servisam pasaki, man ir projekts. Tur pat labu nostāšanu neviens negrib. Viņš neko cilvēks pasarīja kalturē. Viņš reiz nospiež pogu. Nu, viņiem šādi. Avot, viņš paņem 3 litru tā apalim, jā? Cik jums tur vajadzētu nezinu? Lai viņi nonāks tur lejā, vispirms šeit viņi apgūst teoriju. Tas pats Ilmārs, ko jūs redzējāt, un vēl citi kolēģi šeit iedod, teiksim, visas teorētiskās norādes. 2 lietas. Viena lieta ir tas, ko mēs mācām strādāt ar mūsu produktiem, jau esošos klientus vai topošos. Un otra lieta, mēs arī strādājam ar jaunajiem džekiem. Kuriem? Tas ir skolas, kur tu daudz māci teoriju. Viņiem nav šāda tehniska iespēja. Saprot, šeit viņš var nonākt, šeit viņš strādā ar mūsu produktu. Jā. Un viņš reāli šeit apgūst visu tā, kā būs reālā dzīvē. Tas nav tev iedeva vienu tur detaļu, spārnu vai bamperu, un viņš nonāk reāli servisā, viņš tāds apjūka, un man mašīna neviens neiedeva. Un šeit mēs visus, teiksim, imitējam 100% visu to procesu. Nu, tāds. Baltijas valstīs tā ir viennozīmīgi lielākā. Eiropā viena no lielākajām, kas tieši fokusējās uz autokrāsām un virsbūves remonta materiāliem, kas pārsvarā. Priekš viena zīmoša ir, kas priekš mūsu Radeks, tas ir kaut kas wow. Ok, labi, laižam, jā? Jā. Viss super, mēs esam izvēlējušies krāsu, tad mēs apmēram pēc 2 nedēļām viņu brauksim, paņemsim te, un tad mēs braucam uz Dobeli pie krāsotāja Gata. Nu ko, beidzot, būs tiek krāsots, viss notiek, mēs ejam skatīties. Pirms kādu laiku bijām aizveduši no Radeksa krāsu Gatim pārsteigums, ka mēs pie viņu ciemos. Čau visiem! Sveicināti! Kā? Busiņš nav pazud, pārdeva. Jā, pa bargu naudu. labi ir. Jā. Tagad izsēdz gan ārā. Kāpēc? Interesanti. Vismaz labāk nekā melnu matāt. Tas viss, kas notiek uz labu, ne? Jā, laikam. Jumts ir noprasās, jā? Jā, jumts arī. Kā tur uzlīd augšā? Tur ir uzkāpt. Kā ar kāpnītēm? No, Eži, kā pirmās emocijas? Sen nav redzēts. Jā, ļoti. Es jau biju vienu brītiņu atskrējis, kad krāsas vedu. Tad bija interesanti. Bet tagad? Emocijas labas? Jā, protams, pozitīvs. Tev prasa cilvēki, kad būs gatavs? Tagad jau kaut ko prasa, jau jāsāk. Kaut kas te bija, viens čalis bija no Pienavas, un tad viņš tur ar jums tur seko līdzi un skatās, Edvard, te būs. Jā. Kā domāts, cik laiku vēl? Vēl būs vēl kāds laiciņš. Būs, jā. Cik? Mēnesis? 6? Vai 6? Nē, kad kaut ko? Mēnesis, tad tas ir augstākais. Tāpat mums šodien kas pa dienu? Jā, pierakstam, jā. Karoči, būsim Ziemassvētku dāvana. Jā? Pagad, jau 2 mēneši. Es jums tā saku, ka būs Ziemassvētku dāvana. 10 gadi pagāja un esam atpakaļ. Bija kaut kā vismaz krāsa laba, nekas nav sarūsējis. Ausis vienīgi pietrūkst. Gati, gan jau. Kā tev bija to veco krāsu dabūt nost? Ļoti grūti. Kāpēc? Viņa jau, pirmkārt, jau stingra ir tā krāsa. Jā. Tāda stingra viņa jau baigi nenāk tik viegli nost. Ilgi čakrējies? Jā, ilgi. Cik laiku vajadzēja? Ja tā visu, ko pa bišķim darīts, tad, mēnesis droši vien aiziet. Bija mēnesis. Ko tu domāji tajā brīdī, kad Neko nedomāju. Es nezinu, neko es nedomāju. Šitā krāsa labi, viegli ar viņu strādāt ar šito? Ar šito te lilā? Jā. Jā. Viņš jau parasts pigments. Ir jau vēl krūtāks krāsas, saucamās 3 slāņu krāsas, kad nāk pamats, tur pērles pūšās pāri. Bet šitas parasts. Bet šitas būs, es domāju, ļoti zolīdi. Jā. Perfekti. Ko? Tiekamies pēc pusgada? Lēnām bīdamies priekšu. Tātad 20. novembris. 20. novembris, jā. Deadlines? Labi, kad mums saorganizē tos logus, kad lai nomainīt? Tev ir cilvēks, kas ar to darbojās? Nē.
Nav vispār jums neprāt? Man, tas, kas līmējas, man nav numura. Man copējot noslīg telefons un pazuda visu. Jums ir tāds nobalēs? Es kā jaunais raidījuma vadītājs gribu pateikt, ka ļoti labā stāvoklī nav sarūsējis un mēs turpinam.